Labdien, Žirišova! Es esmu Gutra Apsite, un es vadīšu šo šovu, kā vienmēr. Sveicināti otrajā redzījumā. Vadīšu visu pirmo sezonu, ar jums kopā esmu es, Vītus ir Gutra Apsite un Sandris. Labvakar, Sandri! Labvakar! Tātad, un tev, kā jau pirmajam visiem, kā vienmēr pirmais jautājums ir, no kurienes tu esi un kur tu mācies? Es esmu no Valmieras, un es turpat arī mācos Valmieras Vēsturu vidusskolā. Tātad, pastāstīju, kad ir šī skola vai viņa ir novirziens? Šī skola ir ļoti skaista, ļoti forša. Jā, tur ir visādi novirzieni, un es eju teātru novirzienā. Vai tu lepojies ar šo skolu? Ļoti lepojos savu skolu. Un tad pastāstīsi, cik tev ir pilni gadi? Man pilni gadi ir 18. Jā. Jā, tad pastāstīji, tavai skolai šeit ir novirziens, vai tu plāno kļūt par aktieri? Jā, tā ir mana visa dzīves vēlēšanās. Es gribu mācīties, izglītoties un tālāk būt par lieliskāko aktieri pasaulē. Pasaules slavens. Skaidrs, vai tās priekš tevis ir liels izaicinājums? Ļoti liels. Ļoti liels. Tātad Zāčku saka, ka tās priekš tevis ir liels izaicinājums. Jā, ļoti liels izaicinājums. Un runājot par izaicinājumu, vai tu esi dzirdējis par Jānu šito prikolu, šitais cinnamon challenge? Esi dzirdējis, vai? Jā, esmu dzirdējis. Mūsu šovā, sakot, ar šo otro seriju, ir redimenta jauna tradīcija. Tas ir saucas Tīņi challenge. Tas notiek tā. Mēs paņemam tejas maiziņu un ielikam mutē. Man nav tejas maiziņu. Tad, re, kur man ir tejas maiziņš, tu paņem ieliec mutē. Tā labi, es skatīšu līdz 3 un pie 1 līdz. Un mēs ar chronometru uzņemsim, cik tas ilgi būs. Tātad, labi, skatāmies. 3, 2, 1. Bet tu turī nost arī vižēt kaut šeit sodus, jā. Davai. Un kamēr tu pastāstīji man par savu privatu dzīvi. Tu knēri nost, galīgi debils esi. Tā kā tas tagad bija? Tā labi, šito mēs prom paņem. Šito mēs prom tā labi, tagad, labi. Nepienot 10 sekundes, tā, labi, jauns rekord, visu šova. Tātad, jautājums bija? Privātā dzīve, jā. Tātad, labi, tad turpināsim. Šis jautājums, ka jau parasti, kā jūs zināt, mēs esam radījums, kas saucas beidzas sējā. Un nākamais jautājums, ka ir nedaudz no tavas privātas dzīves. Tātad, un jautājums, cik ir bijis tavs ilgākais seks? Ilgākais? Ilgākais, pēc laika, cik ir ilgākais tavs seks bijis? Ilgākais, precīzi laiku neesmu mērījis. Bet tu pieņemsim pārskatoties pulkstenī, ko tas pulkstenis radīja? Pulkstenis rādīja, man šeit bija stunda. Stunda nav pārāk daudz, klausies, stunda nav pārāk daudz. Tu gribi teikt, ka tas ir tavs ilgākais? Pagaidām jā, cik man ir bijis. Tu saki. Es tā saku. Ka tas seks vispār patīk. Patīk, jā. Patīk, kuram tad nepatīk, vai ne? Bet, protams, visiem kuram patīk. Kuram tad nepatīk? Ņemties, mīcīties. Tagad, kā jau aktuālā lietā šeit ir, ka jau tu zini, mūsu radījumus galīgi neatbalsta spaisiku, ka tu zini, jā? Mēs esam totāli pret spaisu, mūsu jaunā akcija pret spaisu. Tad mēs liekam šiem viesiem slavenībām izteikties, ko jūs domājat par spaisu? Kāds ir tas viedoklis par spaisu? Mans viedoklis par spaisu, es domāju, ka tādu sūdu nevajag. Bet, kā es mēģināju, es neesmu labprāt izmēģināt, uztīpēt. Tagad jau tas skatas baigi nelegāli, klausies. Es jau agrāk biju tiesnesē, klausies, es biju tiesnesē šito iekšķēlas tiesā baigi. Un šis tādas lietas tagad sudītu. Tagad man ir savs rādījums, ko tad es tur jaukšu šitā politikā, vai ne? Bet, protams. Šitā politikā, jā. Pats spaisu kurī, dā? Nē. Kuri nereizi neesi pamēģinājies. Nereizi neesi pamēģinājies. Ka šitā tu man vari nemalot. Es nemaloju. Tu nemalo, nesam jau nacionāla televīzijā. Vai tad izskatās, ka es tēloju? Ko tu mēs zinām? Tu tagad mums teici, ka tu esi aktieris. Bet, protams. Tu saki, da, karoči. Jā.
Tātad, un tā kā mūsu laiks iet uz beigām, jā, tā kā mūsu laiks iet uz beigām, varbūt tu varētu teikt kādu noslēguma vārdu. Kādu noslēgumu vārdu? Jā. Nu, kaut ko noslēguma mūsu skatītājiem. Man nav vārdu. Un tāpēc turiet mēles aiz zobiem un neko nesakiet. Jā, tad man Jā. mūsu radījumā jau neies cauri, bet nu jā. Paldies ar jums kopā šodien vakarā, jau ka iesēstdienas vakarā biju kopā es, Guntra Atsite, Sandries. Tātad, un jā, paldies, ka skatījāties. Un atcerieties, mēs vienmēr ielīsim tur, kur mums ir jāielien ar savu seju. Visu labu! Šī teikšana pēc sūda. Ko tu teiksi?